I call him like the magic hands, it's really good. Līderis, arī viens no līderiem, ko mūsu komanda. Labrīt! Laipni lūgti uz brokastīm. Nāk tiekšām, jūties kā mājās. Brokastīs parasti ēdu olu, omleti taisa, var grauzdēt maizi, tā lai man ir gan olbaltumvielas deva, gan ogļhidrāti, ups. Jā, tas nav vienīgais, protams, ko es ēdu katru rītu, bet, cenšos mainīt, bet, visbiežāk man garšā tieši omleti un grauzdēta maizīte. Lielākoties cenšos, protams, to veselīgāko ēst, bet, organismu dažreiz arī vajag indīt kādu kolu, iedzert šeit uz McDonaldu var aizbraukt. Bet, aizrauties ar to īpaši nevar. Tā brokastis esam pāduši. Tad varam braukt uz treniņu. Tas būs pēcspēles treniņš. Te var pafilmēt. Privātmājas. Labs fons te. Varbūt domās, ka es privātmājā dzīvo. Vārtsvaru kļuvu droši vien jau pagalmā, kad zinājām ar Džekiem Bumbu. Man bija šķiet kādi 8 gadi. Kā vārtos nostājos, tā arī līdz šim arī spēlēju. Jā, man 26, bet es ar katru gadu jau palieku vecāks, jo vairāk saprotu, ka jebkurā tajā elementā vēl ir jāpieliek ar vien vairāk un vairāk. Biežāk kontaktējos no komandas biedriem ar tiem, kas man ģērbtuvē vistuvāk laikam sēž. Tas ir Freimanis, Pretīm un Mārtis Ušs sēž. Arī savā ziņā aizsargi, ar tiem man arī visvairāk sanāk komunicēt gan uz laukumu. Bet tā pārsvarā, protams, es cenšos ar visiem. Īsti profesionāls tais viņu karakterizēt, jā. Ļoti laba attieksme gan pret komandas biedriem, gan pret treneriem, visu cieņu viņam, jā. Un ļoti pārliecināti, gan komanda jūtas, jā, gan treneris, kad mums vārtos ir kāds cilvēks, jā, kā Kaspar. Teiksim, jā, būt futbolista sieviete ir, teiksim, visa ikdiena, viss ir pakārtots, teiksim, viņam, jo brīvais laiks, kad viņam gribās varbūt vairāk atpūsties, nevis kaut kur izbraukt, kaut kādas aktivitātes darīt, vēl kaut ko. Pārraides visas ir sports, futbols, hokejs, ko skatāmies, un tad ir grūti bieži vien, kad, ko skatīsimies šovakar, varbūt kādu filmu. Man futbols, tad ir jāpiekāpjas. Protams, jāsaprot, ka tas ir viņam pirmajā vietā šobrīd un viss, un jācenšas atbalstīt un jāsamierinās ar te. Pasaka, es jau arī bieži vien piekāpjos, nav jau tā, ka tu vienmēr. Jā. Vai ne? Tās filmas jau mēs šeit paskatāmies. Vitālijs, kad atnāca, bija skaidrs, ka tā būs disciplīna. Tas bija pirmais, ko komanda izjūta. Dažiem bija jālauž tie tās saucamie tādi stereotipi, kad pēkšņi tagad jānāk uz treniņiem 45 minūtes pirms obligāti. Tu izēji uz treniņu, vairs nevari vilkt to, ko tu gribi. Tev iedod ekipējumu, tad tur šodien gribi zilā kreklā vai tur īsās zeķēs, visiem jābūt vienādiem. Brauksim tagad uz Sportlandu. Tur būs jāparaksta plakāts uz sienas. Un
Un tad jau uz Tami pusdienās, kur mēs parasti komandu pēc treniņiem ēdam. Pasaules līmeņa vārdsargi, kas mani visvairāk ir ietekmējuši. Pirmais droši vien man bija Buffons, Itālijas izlases vārdsargs. Vēl ļoti patika vācietis Olivers Kahns. Tas man likās tāds, patika viņa agresīvais, tas spēles stils, viss tā klīgāšanās, tāds riktīgs rūdīts. Tāds riktīgs vārdsargs likās. Buffons atkal tāds inteliģentāks likās, pozicionāli spēcīgs vārdsargs. Un Kasiljas, protams, daudz viņi ir, no visiem viņiem var mācīties, bet tie divi vārdsargi man tā ļoti. Un, protams, no vietējiem, kad bija pavisam maz, kad akadēmijā gāja, bieži vien palika pēc treniņiem skatīties, mums Meža parkā bija treniņi. Aleksandrs Kaļiņkovs konto bija. I see him, he's a very incredible guy. Professionally, I think probably one of the best goalkeepers in the whole league. Well, I call him the Magic Hands. Incredible guy who is very dedicated to his job. He believes in hard work. Of course, he can be very, very hilarious off the pitch at times, but very, very good guy. Mērķi attiecībā uz izlasi vienmēr ir bijuši un būs droši vien. Vissāpīgākais bija, kad guvu traumu un to ceļgalu traumu 2011. jau bija gads, jā. Jo tad es tiku saukts uz izlasi un es jau biju daudz maz tā kā nostabilizējies tajā kolektīvā. Mani sauca jau konkrēti uz spēlēm kā trešo vārdsargu. Un tad pēkšņi guvu traumu, un tad, kad es viņu guvu, tad man pirmais bija prātā, kad izlasē būs ļoti grūti tikt atpakaļ. Viss būs jāsāk no gala, jāpierāda sevi, un pēc cik tur to gadu pārtraukumu sanāk 4 gadu pārtraukumu, man beidzot izsauks. Un tagad atkal konkurentu ir daudz. Protams, Vaņins tas ir labākais vārdsargs šobrīd, es uzskatu, kas mums ir. Tā, šis ir mans mazais mājdzīvnieciņš, mūsu. Viņu sauc Mario. Mario, kāpēc nosaucām, grūti izskaidrot. Tā pēkšņi ienāca prātā. Un tas ir skaitās Fredka, dekoratīvais sasks. Viņš mums jau diezgan sen ir. Cik gadi? 6? Vai 7? 7 gadi jau onkolīts skaitās viņš principā. Ļoti mīļš mums ir. Pilsētā 750 gados varētu novēlēt, lai zaļum plaukst, turpina attīstīties, atbrauc uz Jelgavu. Liela remontdarbi gāja un varēja redzēt, ka pilsēta attīstās tiešām diezgan strauji, tā pati pasta sala ir attīstījusies. Pludmales tika uztaisītas. Pilsēta domā par saviem iedzīvotājiem un novēl tā turpināt un vēl vairāk attīstīties. Un ko es varētu novēlēt iedzīvotājiem, piepildīt mūsu futbola tribīnes uz spēlēm, biežāk nākt. Brauksim uz pēdējo treniņu, kur vajadzēs mazos akadēmijas. Cik mazas. Vecākā grupa man būs. Piedāvāja klubs tādu iespēju pastrādāt tieši ar vārdsargiem. Tas ir 2 reizes nedēļā un es piekritu, jo, protams, bija nosacījums tāds, ja man tas netraucē virslīgai spēlēm, ja tas man neietekmē ne fiziski, ne psiholoģiski. Tad es ar to nodarbojos. Es pamēģināju, man patīk. Man pat liekas, ka man tas varbūt dot kaut kādu stimulu, pat pašam varbūt vairāk trenēties, un es varu novērot viņus un piefiksēt tās lietas, kas varbūt man pašam
kaut kur sevi saskatīt viņos varbūt.